dzimtā latviešu valoda. Valoda, kurā mēs runājam, valsts valoda. Ceļā uz latviešu valodu kā valsts valodu ir bijuši vairāki būtiski pagrieziena punkti mūsu zemes un mūsu tautas vēsturē. Un šajos pagrieziena punktos liela loma ir bijusi baznīcai un arī luterāņu mācītājiem. 1525. gadā Lībekā iespiež pirmo izdevumu latviešu valodā luterāņu katehismu. Vēlāk, 1630. gadā, Koknes un Aizkraukles draudžu mācītājs Johans Georgs Rēhehūzens saraksta pirmo latviešu gramatiku. Tā tiek iespiesta 1644. gadā. 1638. gadā Kurzemes galma mācītājs Georgs Mancelis publicē latviešu valodas vārnīcu ar sarunu paraugiem un lieka pamatu latviešu valodas normatīviem un ortogrāfijai. 1685. gadā Jelgavā nāk klajā Kurzemes superintendenta Heinricha Adolfija sastādītā latviešu valodas mācība. 17. gadsimta beigās ar Vidzemes ģenerāla superintendenta Johana Fišera gādību Rīgā publicēts Alūksnes mācītāja Ernesta Glika Bībeles tulkojums latviešu valodā. Šis tulkojums ir ne tikai nozīmīgs notikums Latvijas baznīcas vēsturē, bet arī izcils kultūra vēsturisks notikums. 1761. gadā iznāk mācītāja Gotthārda Frīdriha Stendera latviešu gramatikas pirmais izdevums, kur ir raksturot latviešu valodas radniecību ar lietuviešu valodu. Bet 1783. gadā iznāk otrais izdevums latviešu gramatikai. 1819. gadā pēc dzimbūšanas atcelšanas Kurzemes literatūras un mākslas biedrības sēdēs notiek diskusijas par to, vai latviešiem izglītību sniegt vācu vai latviešu valodā. Uzvar viedoklis, ka izglītība latviešiem dodama pašu valodā un attīstām latviešu literatūru un kultūru. Viens no tiem, kas par to iestājas, ir mācītājs Kārlis Frīdriks Vatsons. 3 gadus vēlāk, 1822. gadā, Jelgavā mācītāja Vatsona redakcijā sāk iznākt pirmais regulārais latviešu laikraksts Latviešu avīzes. Šis laikraksts turpina iznākt līdz pat 1915. gadam. 1860. gadā Dobeles mācītājs Augusts Bīlenšteins iesniedz Pēterburgas Zinātņu akadēmijai divsējumu fundamentālas grāmatas rokrakstu par latviešu valodu un saņem par to prēmiju, līdz ar finansējumu savu apjomīgā darba izdošanai. Grāmata tiek izdota Berlīnē 1863. un 1864. gadā. 1877. gadā Pēterupes, tagadējo Saulkrastu, draudzes mācītājs Jānis Neilands sveic savu amata brāli, mācītāju Augustu Bīlenšteinu, 25 amatā pavadīto gadu jubilejā. Sveic viņu ar dzejas rindām, dzejas, kura mums šķiet tik ļoti pazīstama, ka daudzos avotos to pat uzskata par tautas dziesmu. Teic, valodiņa, ko upīte burbulēja, nopogoja Lakstīgala. Ar šādiem vārdiem amata brālis sveic savu amata brāli un valodnieku nozīmīgā jubilejā. Cauri gadsimtiem baznīcai un mācītājiem ir bijusi izšķiroša loma latviešu valodas tapšanā un attīstībā, līdz tam, kad pēc neatkarības iegūšanas, pēc Latvijas valsts nodibināšanas, latviešu valoda kļuva par valsts valodu. Tagad, 20 gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, mēs esam izšķiršanās priekšā.
kas būs tālāk ar mūsu zemi, ar mūsu tautu, ar mūsu valodu. Mēs tiekam aicināti uz referendumu, un referendumā mēs esam aicināti balsot pret krievu valodu, kā otro valsts valodu. Šis nav balsojums pret krievu valodu kā tādu, vai pret Latvijā dzīvojošiem krieviem vai citautiešiem. Šis ir balsojums pret Latvijas sabiedrības sašķelšanu. Šis ir balsojums pret mūsu zemes, mūsu tautas, mūsu valsts neatkarības apdraudējumiem. Tādēļ es aicinu doties 18. februārī uz referendumu un balsot pret krievu valodu kā otro valsts valodu. Dievs svētī Latviju!